Tātad sveiki visiem, labdien! Un, kā jūs iespējams pamanījāt, man video atkal nav bijis kādu mēnesi. Iespējams mazāk, bet es atvainojos par to, kā vienmēr. Bet šajā video vienmēr sakot, es gribēju parunāt par kaut ko tādu, par ko es neesmu nekādu runājusi un neesmu uzmanību veltījusi šai tēmai, kas būtu tā kā āda un seja un ja esmu taisījis kaut kādu make-up video, bet šeit runāšu tieši par pretējo, kas būtu tā kā ādas kopšana. Es par sevi droši varu teikt, ka man nav tā, ka man tiešām ir tik traki, man seja ir tā kā diezgan laba, bet pārsvarā vienkārši diezgan sausa āda. Un esmu pārliecināta, ka arī tā kā, es zinu gan, ka manām draudzenēm, gan arī, kad ļoti daudziem no jums ir kaut kādas sejas nepilnības, kas varbūt jums neapmierina, un tāpēc jūs ņemat palīgā. Es runāju tieši par meitenēm, make-upu, bet es vēlējos šodien jums varbūt padalīties ar savu pieredzi un pastāstīt varbūt kaut kādas dažas padomas, kuri būtu diezgan liederīgi, un tās ir tikai manas domas, bet es vēlējos šodien jums tās pastāstīt. Pirmkārt, jau ir vasara, un manuprāt, make-ups, jeb kosmētika vienkārši vasarā nav tā pati gudrākā lieta, ko domāt un darīt, jo vasarā ir karsts un ir saule, varbūt Latvijā nē, bet Latvijā ir vienreiz nedēļā ir tā, ka saule ir, un ļoti smieklīgi būs, ja tiešām kaut kas iesauļosies, jo tas ir pilnīgi iespējams, varbūt jūs neesat aizdomājušies par to, bet bronzers vai highlighters ir tādas lietas, ko es vasarā tiešām nelietoju, jo tās mēdz iesauļoties. Un tas tiešām būtu, tā kā tas nav forši. Es domāju, tieši vasarā ļaujot sejai elpot, nosauļojot vaigus, es nezinu. Tā kā, manuprāt, make-ups vasarā nav tiešām tas, ko vajag darīt. Un tā ir tā pirmā lieta, par ko tā kā tiešām es uzskatu, kad vasarā vajadzētu atteikties. Jūs varat lietot make-upu jebkurā citā gada laikā, jo vienkārši tā kā ziema, rudens, jā, bet vasarā es domāju, ka tas būtu tā kā īstais laiks, kad seja vajadzētu ļaut elpot un viņu tā kā piekopt. Otrā lieta, ko es gribu piebilst, ir tas, ka tā kā tiešām esiet dabiskas, nebaidieties, tā kā jums noteikti nevajag baidīties. Es saprotu, ja tā kā varbūt jums patīk, jo man piesim tā, ka man ļoti vienkārši patīk to likt, un tā kā man ir prieks liekot kaut kādu make-up, jo tas vienkārši man liekas interesanti un forši. Un ar make-up var ļoti spēlēties un veidot sevi, savu seju. Bet, ja jums ir tieši pretēji tā kā bail un tā kā jums tā kā tiešām rutīna, katru dienu ir jāliek tas un tas un tas, jo jums varbūt nepatīk. Es domāju, ka tā kā nebaidieties būt dabiskai un iet darīt kaut kādas peldēties, pieņemsim, jā. Iet vasaras kaut kādos sportos, darīt kaut kādas vasaras aktivitātes bez sejas kosmētikas. Vienkārši nebaidieties parādīt sevi, savu seju, tās kādi jūs esat. Es tiešām uzskatu, ka cilvēkiem daudz maz ir vienalga par to, kā izstāst tavi seja, un tā ir tava seja. Un pats galvenais ir būt pašpārliecinātai un zināt, ka viss, es tagad gribu iet, un nav jādomā par kaut kādām lietām, kā nosakt savu seju. Es saku, tās ir tikai manas domas, bet es jums to tiešām iesaku. Un tad viena no pēdējām lietām, kas tā kā ir pats svarīgākā, pie sejas ir līdzekļi. Sejas tieši kopšana un attīrīšana, jo tā ir tiešām nozīmīga lieta. Īpaši, ja jūs, es teikšu, tā kā bojājiet seju ar make-upu, tad tiešām ļoti svarīgi būtu izvēlēties pareizos līdzekļus, kā attīrīt seju, mitrināt, mīkstināt, jo man ir ļoti sausa āda ļoti bieži vien, tāpēc es arī lietoju dažādus krēmus, un es tiešām iesaku, jo tas tiešām palīdz un ir vajadzīgs ādai, īpaši tā kā arī sauli, jo mēdz tā kā apsauļoties seja, kas ir ļoti loģiski, un tā kā arī tāpēc ir vajadzīgs kaut kāds tā kā krēms, lai mitrinātu, un tāpēc es gribēju jums parādīt produktu, kas man palīdz un ko es diezgan daudz lietoju priekš sejas. Protams, man ļoti palīdz krēmi, pieņemsim mans krēms, ko es lietoju ļoti, ļoti daudz katru dienu, kas ir, lai mitrinātu seju. Un bez visām tur nulbalzāmiem un sauļošanās krēmiem sejai. Es gribēju jums parādīt produktu, kur es lietoju ļoti daudz, kas man ļoti palīdz. Manuprāt, šis produkts ir tieši ļoti labs vasarai, tā kā, lai sagatavotu seju. Tātad šis ir Garnier Pure Active 3 vienā tātad attīrīšanai, gan skrubis, gan maska vienā.
Tātad, respektīvi, jūs varat viņu lietot gan kā skrubi, gan kā masku, gan vienkārši, lai attīrītu seju. Pieņemsim dienas vakarā, pirms gulētiešanas vienkārši attīrīt seju. Es viņu lietoju apmēram kaut kādas reizes dažas nedēļā. Ja es viņu vēlos lietot vienkārši, lai attīrītu seju, es vienkārši uzlieku uz sejas un nomazgāju nost. Arī tā viņš strādā kā skrubis. Toties, kā skrubis viņš attīra un likvidē atmiršās ādas šūnas, attīra seju. Tas tā kā ir ļoti labi, un arī to var lietot kā masku. Tas, manuprāt, ir tā kā ļoti izdevīgi. Tātad, ja jūs vēlaties to lietot kā masku, jūs vienkārši uzliekat un pagaidat, tad viņi tā kā sakalst, un pēc tam nomazgājat. Mīkstina ādu ļoti, un tas viss ir vienā. Jūs varat paši izvēlēties, kā jūs vēlaties to lietot. Man palīdz personīgi, man ļoti patīk. Un jā, tātad tas ir tas, ko es, godīgi ieteiktu, un kas man patīk un ko es lietoju priekš sejas attīrīšanas un kopšanas vasarā. Vienmēr sekot ar šo video, es gribēju vienkārši pateikt un dot jums kaut kādus padomus, lai jūs, tā teikt, nesačakarētu savu ādu vasaras laikā. Un tas bija tikai manas domas. Uzrakstiet lejā, kā jums ir, ko jūs darat, lai koptu savu seju, un vai jūs vispār lietojat kosmētiku vasarā, jo man būs interesanti palasīt. Paldies, ka skatījāties, un atā!